Čau visiem tautas skatītājiem. Atkal dodos ceļojumā. Šoreiz dodos ceļojumā no Oklandas, Jaunzēlandē uz Pērtu, Austrālijā. Lidojums ir 7,5 stundas. Šis ir darba ceļojums un gribēju parādīt, kā izskatās Jaunzēlandes Nacionālās aviokompānijas Air New Zealand biznesa klase. Šoreiz man par skādi neesmu rindā pie loga, kaut gan gribētos. Esmu tātad cilvēku kāp iekšā, tā izskatās. Un, principā jums ieskatam izskatās diezgan labi. Mans sēdeklis ir ok. Tas, par ko es gribēju uzteikt, Jaunzēlandes aviokompānija ir zeķes, jo parasti zeķes ir diezgan tādas, kādas tās ir lidojumos, tad šis ir patiesībā valkājums arī pēc tam un izmantojums pēc tam. Kosmētikas maciņš ir, citām aviokompānijām ir labāks, ļoti tāds minimalistisks. Bet tagad daudz aviokompānijas, laikam, lai tomēr ekonomētu uz šo te iet. Vietas ir diezgan daudz. Te var aizvilkt ciet, to ir tās parādījuši. Te var aizvilkt ciet, lai ir vairāk privātums. Tālāk te ir ekrāns priekšā, te ir spilvens un saga. Te ir dažādi nodalījumi un principā ir diezgan ērti. Tas, ko es vēl gribēju parādīt, ir ēdienkarte. Tas, kas ir maoru valodā, kiora ir sveiki maoru valodā. Un te ir gan piedāvājumā ir gan pusdienas, gan vakariņas. Es jau teicu, ir 7,5 stundas. Tas ir karsts lidojums. Gandrīz neticās. Lidojam no vietas Jaunzēlandā uz vietu Austrālijā. Protams, Pērta, kā mēs zinām, atrodas Austrālijas otrā galā, bet, un tad ir gan bezalkoholiskie, gan alkoholiskie dzērieni pieejami, gan dažādi ēdieni. Un viņi arī piedāvā saucamo starteri, galveno ēdienu un saldo. Gan pusdienu, gan arī vakariņu piedāvājumā. Un varbūt es parādīšu, kad tiks pasniegtas pusdienas vai vakariņas, kā izskatās, jo tā atšķirība lidojot biznesa klasē ir, ka ir īstas dakšiņas un nazīši, bet, principā tā. Es esmu priecīga, ka man ir diezgan daudz vietas, jo ļoti garos lidojumos, protams, komforts ir svarīgs, un es jau vienmēr esmu teikusi, ka vissvarīgākais ir tas, ka tev šis krēsls kļūst par gultu. Ar to tad es arī atvadīšos, lai jums burvīga diena un šāds ieskats Jaunzēlandes Nacionālās aviokompānijas biznesa klasē.